un kaut ko svinēt, par kaut ko teikt paldies un kaut ko patīkamu atcerēties. Ne tik sen atpakaļ mēs šeit pie koncertzāles hokejas suminājām. Tagad... Jā. Tagad ir mazo brīnumu uztaisījuši arī basketbolisti. Mums atkal ir iemesls sanākt kopā atcerēties to vēlreiz, teikt paldies un priecāties teikt citam citu, lai mēs tā labāk atcerētos, par ko tad mēs šodien svinām. Paskatīsimies, kā tas tur Āzijā tālajā bija. Video. Sveicēs, mēs aicinām uz skatos norēšiem, kā valdu vārdu šodien teiks. Nu ko, vārds tagad tiek dots tādiem patīkamākiem, futbola patīkamāk, jā, apsveikumu runām būs godīgi. Arī basketbola klubām tāda bija sveicieni sagatavos, lūdzu štegumus. Labdien! Es redzu ļoti daudz jaunas, stāvēnas sejas. Redz, ka paldies Vecpilsē. Ko vēl teikt? Par līdiem nav, ko es zinām. Bet jā, ja nopietni, tad tiešām paldies Vecpilsē, šeit pievēršos basketbolam. Paldies treneriem, kas strādājuši, paldies trenerim Fogam, Silverāju, pie kuriem cēnās nospēlēt 2 gadus. Un vēl vienu, jo pirmais gads bija ļoti grūts. Par līnijas es pazinu, bet ko darīt laukumā nesanāk. Tas ir viņa darbs. Jā, paldies un paldies basketbolam. Turpinām savu karjeru. Šeit tev dāvariņu no Lemberkungu. Nē, es pievienojos ātrāk. Paldies. Paldies jums, ja jūs atnācāt šodien un tīpaši jauniešiem. Es ceru, ka mēs jūs iedvesmojam un ka jūs turpināsiet mūsu gaitas un paskatoties šeit. Tiešām tā nebija super talanti, mēs tādi zemniekiem bijām. Tā kā, lūdzu. Basketbolā ir tās situācijas mainās arī dzīvē. Viņš ir studam Andrejam pasaka. Nu, viņš tas devums, viņam liekas, ir otrveids nopiek žagai, bet viņš ir abrīnumais, un projām viņš abrīnum kāptu tikai tiem lieliem dilžiem, kā runās. Tagad to viņš ļoti augsts novērtē, tādi turpināt, to viņš uzvar pateikt. Paldies par apsveikumu. To vārdā ir tā, ka Toms ir startējis visās Latvijas jaunatnes izlasēs. Un es domāju, ka Toms un es kā viņa vecāki cerējām un ticējām, ka kādreiz Tomam tiks dot iespēju pārstāvēt lielo nacionālo
izlasi. Un tāda iespēja Tomam bija kvalifikācijas spēlēs, kurās, Tas fantastiskas. Un pirmais, ko es gribētu pateikt, paldies noteikti pirmajiem treneriem, tas ir Intam Voglim, kurš tiešām saskatīja viņā to, ka viņš varētu būt profesionāls sportists. Mums jau no ģimenes apliek vienīgi atbalstīt un ticēt to sajūtas fantastiskas. Šobrīd atkal viņas uzvinumo, skatoties video. Paldies visiem, kas iekušies atbalstīt mūsu. Un es ceru, ka būs vēl tādi jaunie sportisti, kas spējas atkārtot šo ceļu. Paldies! Uzdevumā karjerā? Tur jau izdevu bija pavisam vienkārši. Uz Latvijā jāuzdo 11 stundas, līdz Japānā 3 stundas un viss kārtībā. Bet kopumā tā Japāna, tā izvēle, jūs jau šeit neko ietekmēt, ka vajag nevarēja, bet tu? Vēl joprojām esmu šaukā. Rīkā tā kaut ko jau var pajautāt, lai tā kā vēl tas neesmu sagatavojies, un vajag špikeris. Vispirms, diemžēl jākārt vidēja trauma, tu strauji tā kā atvesaļojies, bet tomēr pēdējā brīdī saprot, ka veselīgi vispirms, ka nevari, tomēr ieliet izlases ritenī atpakaļ. Kāds šobrīd tā veselības, kāds sajūta, kādā formājas? Es esmu ne super formā, bet es esmu 100% vesels, tā kā esmu darīt visu 100%. Kā tev brīdot, ka tev ir komanda, ko es meklējos, vai viss kārtībā es saprotu? Jā, tagad es komandas meklējums, par cik basketbola prezidents arī sēž, un jānāk rekomendācija. Viņš ir gribēt skatījās viesot. Cik daudz labs brīvu Latvijas izlasēji klausieties, ne? Tas ir jā. Tomēr treneru Bankīgu arī tas sanāk brīvu šīs izlases skaidīt. Bija kaut kas jau tāds brīvu, vai bija tas? Ja godīgi, tad jā, protams, redzot sākumā izbalst bija tā čāpīgs sajūts, ka tam visam paējot un saprotot, ka mēs arī esam top komanda pasaulē, tā kā bija tā sajūta un arī, ja godīgi atkal saprotot, bija tā sajūta, ka beidzot ir pienācis laiks, ka kādu laiku nebija sanācis nekas, un tad šis bija īstais brīdis, ko arī Džeks sasniedz. Es domāju, tāpēc mēs apzināti paliekam piektie, lai tā kā vēl būtu kaut kā, nevar visas reiz arī gribēt. Tev mums nav kā pacīnīties par vienu izlasēs, tā tikko saprat, ka jo te jau 12 nokomplektēts, būs ko paņemties, ne? Tikai te Emrika uzvarētājs atstāv nemaini. Emrika nākās, ne nav. Reiz jāsaka jātiek, jā. Nu tad Andrejam nav vēl. Pie divām lietām, es teiktu, tā izlases piedabināja Fānas Krupīnu laikā, un viena bija tā lieta tā, ka ceturtā tiešām izšķirošā ceturtā. Jūs 3 mačus sākāt, tad maņiem diezgan nopietni mīnusiem pret tiem pretiniekiem, es ņemot vērā, bet 2 spēlējām uzvarēt, viena principā 3 centimetru attālumā no uzvaras palikā. Kas notiek pēc tās pēdējās ceturtās? Kas galvā, ko runājat? Kas ļauj tā saņemties un turpināt vēl? Miers nevar darbot, vienkārši jāturpina darīt un jau nolauzīsim. 2 no 3 nolauzām. Mūsdienās nekā neviena mīnus nav tā punkti, ka to nav jādara. 10 punkti, man liekas, bija lielākās vai kaut kā tā 10 punkti nav tik trāk. Te jau pieskārās taviem ierašanos Ventspilī. Visādi stāsti jau bija, kā tu pats atceries šo te laiku, kā tas bija, kāpēc tās lēmumus tika pieņemts un kā te runāts? Lēmums? Tur bija tas pārējās konkurss. Es uz to konkursu neatbraucu, man bija individuāls atbrauc. Un tad bija klusums, un tad vienā brīdī zvanīja, ka jābrauc. Es domāju, ka var aizbraukt. Ko konkursē darīt? Konkursē divas lietas, ko darīt. Vienu sportu, ko sāk citādāk. Nebija personīgi vienkārši sagāja. Tas ir viss, jo pēc tās Vācijas spēles bija grūti iesākt. Bet saņēmām mēs aizgājām. Jā, es teicu, ka pie divām lietām piedinājāt
nepienījās par to, ko vintēja. Nepasīja kā, vintējāt tos, ne? Bet, jā, tā kā paldies cilvēkiem, ka viņi tā kā svin to 5. vietu, bet es domāju, ka mēs kā spēlētāji varbūt ir tāda mazuma piegaršība. Ir skait forši 5. vieta pirmajā reizē, bet gribējās vairāk. Leute, schau ich mal.